Studijā pie mums ir cilvēki, kas pirms pusgada atnesa, kas nezinu, kas tas par stipro dzērienu, kaut kādu žalgi ir dzēriens, mēs neizderam to valdu. Un tagad ir dzēriens, kas atgādina alu un saucās Braļukai. Brāļi Nauris un Normunds cilvēki, kuris nelaiž iekšā vairs basketbola zālēs, kas attiecās uz Eirolīgu. Pirms pusgada jūs sadavāt pa ģīmi vienam no Eiropas labākajiem basketbolistiem, jums kauns nav? Tagad pārdomājot to visu. Es jums jau varu pateikt, mēs bijām tagad Slovenijā, un es pateikšu godīgi, ne tikai lietuvieši, bet grieķi un horvāti, slovēņi nāca un teica, paldies, ka Dieviņš ir uz pasaules. Labi, jūs abi tā kā Dievu pārstāvi esat uz šīs zemes, bet Eirolīgā jūs šogad iekšā zālēs vairs iekšā netiksiet, tā es saprotu. Tiksim, kā jūs tiksiet? Maskavā tiekam Eirolīgā, vakar piezinājām Kijevā, būs piezinājām Darījusam Lavrinovičam, vakar sazinājās, ka visi izdarīsim, jūs būsiet. Kijevā laidīs, jā. Kaunijā Saboni jākārto mums tādu. Bet es pateikšu godīgi, kad Miškins komentēja spēli. Es dzirdēju. Un viņš tieši ieminējās, un viņš tā kā domāja, ka tā mūsu situācija ir nomierinās, bet viņa nav vispār nomierinās. Viņš ārdās kā traks, viņš sūta. Fernandes ārdās? Nē, Spānis, jā, viņš Bertomeo, jā, viņš ļoti ārdās. Kāpēc? Tāpēc, ka Fernandes ir spānis. Ja viņš būtu kaut kāds latvietis, tad nekas netika darīts. Jūsu dēļ Kaunas klubam piesprieda sodu naudu. Jā. 25,000. Viņi samaksāja, un jūs tagad tā kā sanāk, ka esat parādā, var teikt. Jā, mēs esam parādā, bet mēs uztaisījām, mums ir fonds Braļukai. Un tāpēc arī alus mums tiek ražots. Jūs caur naudu gribētu dabūt to piķi apakaļ, ja? Jā, tieši tā. Un Kaunas fabrika, viena no labākajām alus fabrikām, viņi piekrita mums sadarboties, tā kā viņi ražo mums alu Braļukai, kura viens ir... Un krekliņi šitie tika izražot arī. Kompānija, kas ir viena tāda ļoti nopietna kompānija Lietuvā, arī tāda būs arī Rokišs, Siers būs. Vārds sakot, mēs piegādājam Lietuvā, jau var nopirkt alu bārā. Tad jūs ar skandālu pamatu esat kļuvuši populāri. Un biznesa taisat to. Viņš jūs lielie Latvijas un Lietuvas basketbola patrioti. Uz jūsu rokām nekā nav par Latvijas basketbola vēsturi, bet par lietuviešiem tur ir daudz sarakstīts. Bet tagad mēģiniet izskaidrot, kas notika. Sudraba medaļas Lietuvā Eiropas čempionātā. Jūs te stāstījāt rožaini, cik forši tur tā atmosfēra. Un Saboni nolēja ar sūdiem, draugi. Kārtīgi. Kozlausku nolēja ar sūdiem, jā. Kas jums tur notiek Lietuvā? Bet mēs, brāli, esam ļoti pozitīvi. Mēs arī tā negribam maisīties tik ļoti tajā visā viņu virtuvē, ja? Bet es saku, tur arī liela nauda ir. Tur arī ir intrigas. Tur ir cilvēki, kas grib Mindauga vietā būt. Un Mindaugs Balčunas mums ir ļoti labs draugs. Un es domāju, Sabas, viņam bija intervija Sabonim tieši. Un viņš tik no sirds runāja. Viņš saka, man nepatīk tās intrigas. Es esmu mierīgs cilvēks, man vajag mieru. Un es domāju, tāds cilvēks kā Sabonis, to, ko viņš izdarījis priekš Lietuvas un ko vēl izdarīs, viņam pat nevajag būt tajā amatā. Un saņemot tās noteikti kapeikas priekš viņam un atdot nervus. Man ir jautājums jums, tad Saboņa aiziešana ietekmēs kopumā federācijas darbu? Es domāju, ka neietekmēs. Vispār neietekmēs. Es neietekmēs vispār. Labi, bet Kozlauska aiziešana? Kozlauska neietekmēs. Ja paņemsim Kemzuru un Kozlausku, man Kemzura patika. Ja viņš arī atgrieztos atpakaļ. Vienam māte, vienam meita. Jā. Tā kā te jau ir... Jā, es domāju, lietuvieši, Lietuvā par to... Galvenais jau uz laukuma ir tie spēlētāji. Protams, jā. Es pateiktu godīgi, no visas sirds, Valdis būtu un mēs būtu lietuvieši izlasītāji nākošo pasaules čempionātu treneri. Jums arī paņemt. Mēs būtu visi treneri. Mēs uzvarētu to komandu. Mums nevajag, tā komanda ir super komanda. Jūs esat tik gudri, ka sakat, ka treneri nav vajadzīgi. Treneris ir vajadzīgs, bet nevajag tur obligāti domāt, ka Kozlauskas tas viss priekš Lietuvas izlases. Ir treneri, ir tas pats Česis, es domāju, viņš ir jauns šals, bet ir tas pats, ir daudz treneri, kas varētu būt. Kas mainījies ir jūsu tetovējumos? Ir nācis kaut kas klāt? Kas nācis? Ir nākuši tādas skaistas meitnes, mums uz kājām Žalgiris meitnes. Dejotājs. Novelc, kas ir? Pagad, parād, kur tev ir uz kājām? Mēs nevaram. Kāpēc? Mums tak nav nekāda izģērbšanās. Viņš ir tetovēja tāpēc, lai parādītu. TV6 kanāls jau tur. Spāņu līdzjūtēji jums nav draudējuši ar Nav vispār pa Spāņiem. Tagad Slovenijā nāk viņi tā pa klusām bildēties un pienāk tādi 3 siktīgi fani kā mēs. Spāņi lika parakstīt uz krekliem un sāka bļaut pie arēnas Slovenijā, kad bijām tajā. Traki, jā, pilnīgi. F. Rudī.
F-Rudī sāka bļaut tās... F-Rudī tas ir lamvārds. Jā, es negribu teikt to. Es pateiktu. Viņa Spānija arī nemīl. Mums jāsaprot vienu, ka mēs esam balti. Mums jābūt kopā un jāturās kopā un jākrīt vienam pa otru. Un kur vēl divas tuvākas tautas ir lietuvieši un latvieši. Tā kā mums ļoti jāturās kopā. Pālijus Martīnesam bija intervija nesen, un viņš ļoti labi pateica, mūsu komandā ir beidzot lietuviešu komanda. Viņš pielīdzināja latviešu čali kā lietuvieti, arī Igauni Veni pielīdzināja kā lietuvieti. Tikai mums viens amerikāns tikai ir. Bet jums ir viens mīnus, jūs hokeju nespēlējat. Nē, bet tas mums vieno hokejs veči. Un es jums pateikšu bez brīža, kāpēc mums vieno hokejs. Paldies jums. Man ir vēl viens jautājums, jūs tā godīgi atbildat. Kas notiek, ja jūs sadzeraties salu, pamostaties un uztvērt Lietuvas rītas? Jā, man rīts arī patīk. Bet ja būs Fernandes uzstatavēts, tad gan laikam. Tad Nandis mums ir kur aizmugurē uz krekliņiem. Mēs uztaisīja karikatūru, mums uzlika viņa to... Aizmugurē uz krekliņiem. Jā, tieši te. Tā kā vēl. Klausies, kāpēc mums fani nav tik traki? Nē, mums jau arī bija fani. Jūs redzat mūsu fanus tos... Čaļi nav Latvijas. Tos krāsainos. Patīk, jā, man ļoti patīk. Paldies jums, paldies par to, ko mēs vēl neesam izdzēruši. Paldies par to, ko mēs dzirsim. Un arī par šīm dāvanām. Lietuvas izlases slavenākais krekls, kāds ir bijis pasaules basketbola vēsturē. Armān, man jau patīk tos lietuviešu uzvarēt. Kreklu viņu turēt. 1992. gads. Valdes parasti lietuviešiem atradās virspusē. Jā, tā bija Nē, valde. līdz 92. Līdz 92. gadam. Un neko darīt. Tagad viņi rāda. Ja Valdis spēlētu šī komandā pret Beļģiju, ja viņš būtu. Jā. Viņš izvilka to spēli. Ja Jordans būtu dzīvs, arī tad... Tāds šāds, kā viņš būtu. Esat pazīstami Lietuvas izlases treneris galvas. Vienīgais spēlētājs, kas varēja beigas sakārtot. Nauris un Normans Macījus, Lietuvas izlases treneri. Paldies jums, veči. Paldies. Jā, paldies. Mēs noteikti ar Valdi neesam par agresiju sportā, par agresiju apsporta. Gunts nav mums pievienojies. Gunt, piedod, tā ir tava problēma. Bet, ja runāsim tālāk un nopietni, un tas ir stāsts par mūsu labajiem veciem draugaļiem, brāļiem, Macījusiem, Normundu un Nauri. Šobrīd ir saņemts ziņas, ka ULEB, tātad šī līga, ir aizliegusi brāļiem apmeklēt Eirolīgas spēles un Eiropas kausa līgas spēles visā Eiropā. Kur ir stāsts? Tātad viņi ir... agresīvi uzvedušies, ko viņi nedrīkst darīt. Viens tikai. Pagaid, mēs redzēsim to, kas uzvedās. Dzērumā un agresīvi uzvesties pie arēnas to nedrīkst darīt. To mēs neatbalstam. Ja? Bet stāsts par to, ka ja ir tiesa, ja tiek pieņemts lēmums, ka viņi tiek dislocēti uz mūžu, tad varbūt jāieklausās abās pusēs un jāsaprot, kas tad īsti notika tur. Jo, ja mēs tagad apskatāmies Valdi video, un tas ir tas vakars, kurā Nauris Macījus uzbruka Rudijam Fernandesam. Viņi tur maliņā stāv labajā pusē. Reku viņi te ir. Ja? Lūk, viņi te ir. Nauris metās virsū viņam, aiziet ar miesasargu tur pakreiz. Otrs brālis paliek maliņā. Ja? Bet pēc tam saņem arī diskvalifikāciju. Ja? Bet stāsts par ko ir? Visā Eiropā šobrīd līdz mūža beigām abus brāļus diskvalificē. Eiropas cilvēktiesību tiesa, protams, kas apakos to un būs slikti. Bet mēs devāmies kopā ar brāļiem uz web spēli, lai paskatītos, vai šeit viņus laiž iekšā vai nelaiž. Un, protams, ka nelaiž. Arēna Rīga web spēlē parādījām brāļiem ieeju, viņi devās un pretī drošības dienas izpilda kārtīgi izpilda to, kas viņiem jāizdara. Aizliegti ieeja. Tiem puikām? Jā. Jums ir konkrēts vai kaut kāds rakstiskais? Jā. Pilnīgi droši ņemat atbildību uz sevi, ka viņus nelaiž iekšā, jā? Diemžēl. Tas jau bija brīdināts, kad viņi nedrīkstēt iekšā, protams, jā. Diemžēl. Kaut arī viņi nodruši biļets, viņi netika iekšā. Bet viņi aizsūtīja visiem klubiem, visiem Eirolīgai. Es arī ar mani gribētu iet Milānā. Es nezinu, kā viņi man atpazīst, bet viņiem ir vesels sapulces. CSKA teica mums. Viņiem vesels sapulces, viņi tiekās mūsu bildes brāli. Viņi reāli jau ir profesionāli strādā pie tā. Es jau teicu, ka nejauši. Es teicu, pēc vai nepēc teicu, ka tā situācija būs tieši tā. Kā var būt Lietuvas tiesas lēmums, ko pielēma par mums, brālis pilnīgi nevainīgs. Un es samaksāju sodu, un arī Rudija Fernandes samaksāja sodu Eirolīgai par to, ko viņš izdarīja pret Lietuvu. Un tad sanāk, ka Lietuvas tiesa nav nekas. Eirolīga tāda ir augstāka. Arī pa Latvijas. Arī pa Latvijas. Kāda taisnība? Viņam arī ja mēs tagad runājam par to. Visi zin taisnību. Te jau bija kaut kāds incidents, neviens jau nesaka, ka nebija, bet būšu disciplināts, ka kaut kas tāds, ka kaut kāds, Adolfs Hitlers vai kaut kāds, es nezinu. Tad jau viņi visi redzējuši. Visi. Jā, viņiem ir, ja mums CSKA paskaidroja, viņš ļoti gomeliski visu tā apsēdz, viņš teica, malaci barciņi mums ielaida, jo Krievi jau, protams, viņi nebaidās, viņiem tas ir. Mēs aizbraukt tādus Maskavu, mums ielaist lokomotīvē, viņi mums, viņi nav variantu. Tur 50 cilvēki pasaka, tie puikas tur būs, visi, viņi mīl basketbolu, mēs zinām, kas viņi tādi ir.
ņem uz sevi. Jā, viņi nebaidās. Dinamo vinnēja Lokomotīvi. Jā, kā mēs esam uz Rīgas Dinamo. Uz Rīgas Dinamo ielaidīs. Uz Rīgas Dinamo ielaidīs. Brāļa Maciņas gadījums ir ārkārtīgi interesants, un mēs neteiktu ar pluszīmi, jo kauties nedrīkst. Kauties nedrīkst, agresija, kas tur bija pie arēnas, to mēs nosodām. Bet lēmumu pieņemšana. Tajā pašā laikā arī drošības dienas, ja viņi tik brīvi ļauj tur stāvēt tiem brāļiem, nu tad arī padomājam, ko mēs darām, bet tā atmosfēra kopumā. Bet līga ULEPS, kas pieņem šādu lēmumu, kas faktiski ir cilvēktiesību pārkāpums, cits starpā, viņi dzīvo no klubu naudām. Viņiem 20,000 katrs klubs atvērs, samaksā 20,000 eiro. Un viņiem vēl liek, ko darīt un kā darīt. Jā, un vēl norāda, kas būs un kā būs. Ar ko tas viss beigsies? Skaidrs, ka būs tiesdarbi. Būs tiesdarbi viennozīmīgi, bet slikti ir tas, ka Eiropa arī šeit sadalīsies, jo es varu atgādināt, ka ULEBu savulaik izveidoja Itālijas, Spānijas un Francijas līgas. Ja, tā kā no šejienes tas viss nāk, un ULEB šobrīd izpildu direktors vai galvenais cilvēks arī ir no Spānijas. Tu zini, kā ULEBs radās, tad, kad bija Nebels. Jā, un tad bija tā cīņa starp Nebelu, un tad izveidējās ULEBs, un tad tikai sākās. Un tā revolūcija, kas tur notika, beigās Marčuļons zaudēja ar savu Nebelu. Zaudēja, ja? Un Spāņi ieguva. Ja? Un šeit lielā mērā arī ir garā atmiņa Spāņiem. Tur bija Leiši, kas tur lēkāja. Un tos brāļus jau sita, tāpēc, kad arī viņi nāk no Lietuvas. Labi, bet tur jau jāpieiet piezemētāk. Pirmkārt, tas vienu brāli vajadzēja laist, un otru nevar laist. Bet es vispār apbrīnoju katrā hallē, cik komandas piedalās, kas maksā 20,000. Visiem ir viņa bildes izsūtīts. Tieši tā. Tas ir kaut kāds spēcdienests vai kaut kāda teroristi vai kas viņi ir? Tas ir absurdi pasākumi, kas ir publiski, kas tiek izziņot publiski, jā, līdz mūža beigām. Divus nelaidīs. Kāpēc nelaidīs? Tad liekam cietumā viņus, ja viņi tik bīstami. Nu, liekam tad cietumā. Bet ja nav tik bīstami, tad mēģinām saprast, kur ir nodarījums, jo viens brālis tomēr stāvēja malā. Jā, kāpēc abas liekam vienā katliņā? Labi, brāļa Macijas lieta ārkārtīgi interesants precedents. Guntis ir sašuts par to. Jā, ka man patīk latviešu tēmas. Vienam tēvam 3 dēli, te 2 lietuvieši. Ko mēs tur ULEBs, Zeleps, kas tur nav? Jā, bet Fernandesam arī būs mācība, ka nav ko provocēt tautu. Nav ko provocēt cilvēks un sevišķi vesela nācija. Vesela nācija. Jā, tā kā viņš arī dabūja sodu, bet šis konflikts, es domāju, lai viņš ir radīts tāpēc, lai izdarītu secinājumus. Un sodam jābūt samērīgam. Taisnīgam, bet samērīgam.